Mīļie klātesošie, jūnija mēnesis. Latvijai ir arī piemiņas un atceres laiks. Un mēs visi kopā gribam atgriezties tajos tālajos gados pēc Otrā pasaules kara, kad šķietam karš bija beidzies, taču daudziem cilvēkiem dzīve izmainījās ļoti nopietni un neatgriezeniski. Un tāpēc man gribētu šodien uzrunāt savu tautu un savus tautiešus un atcerēties šos notikumus, kas saistās ar Latvijas tautas izvestajiem, ar deportētajiem cilvēkiem, ģimenēm, kuri piedzīvojuši šo ciešanu ceļu. Skatoties Dieva vārdā, es esmu atradis šai dienai arī kādus īpašus vārdus. Un viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota, kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Ar šiem vārdiem stāv kāds autors, kas runā par sākumu un galu. Alfa un omega sevi ietver kādus noteiktus jautājumus, kas saistās ar cilvēka dzīvi, ar viņa sākumu un beigu lietām. Tas nozīmē, ka visai dzīvei pieder gan sākums, gan beigas. Un šie vārdi visciešākajā veidā liek katram cilvēkam viņa dzīves ceļā apdomāt un pārdomāt notikumus, kas saistās ar viņa liktēm. Un latviešu tautai ir jāatceras šie grūtie tautas vēstures brīži, kad mēs esam piedzīvojuši laicīgās ideoloģijas, valstu iekārtu, ja politisko iekārtu attieksmi pret cilvēku. Un tas ir izraisījis cilvēku dzīvēs ciešanas un mokpilnu ceļus. Tāpēc es gribētu šo vēsturisko notikumu atcerēties kā Latvijas tautas mocekļu laiku un ceļu. Jo mēs atminamies šos cilvēkus, kuri absolūti negaidītā veidā tika izrauti no savas dzīves. Viņi nenodzīvojas savas dzīves, nepaveica tos darbus, ko bija iecerējuši. Viņiem netika dota tā iespēja, ko katrs no mums vēlas, nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi un īstenot kādus savus sapņus un nodomus. Bet man gribētos akcentēt nevis to, ka viņi tika aizvesti un izrauti no šīs ierastās dzīves vides. Bet atcerēties, kādu viņi pārbrauc tiem, kam bija iespēja atgriezties atpakaļ. Tie bija cilvēki, kas tiem bija ko atvest. Ne tikai to, ka viņi bija latvieši, savu nacionālo identitāti, bet viņi atved atpakaļ spēku, ko viņi atklāja sevi iekšēji. Viņi atklāja sevi iekšēji izturību, drosmi, stāties pretī apstākļiem, kam tu nebija sagatavots. Tas nozīmē spīts, izturība, dzimtenes mīlestība, gribas spēks un ticības spēks ļauj daudziem izdzīvot tajos apstākļos, atgriezties un atvest atpakaļ. Atvest atpakaļ Latvijai to, kas bija nepieciešams. Un kas ir nepieciešams katra cilvēka dzīvē un visos laikos. Skaidrus, izprotamus mērķus savai dzīvei. Kā šodien Dieva vārdā mēs lasām, kas tad ir tie pirmie un pēdējie jautājumi, kas ir cilvēka dzīvei svarīgi. Dažreiz, ja tie pirmie jautājumi tiek aizmirsti un kādi pēdējie jautājumi ienāk pirmo vietā, ja tas ir tāds filozofisks jautājums. Bet tad, ja mēs sastopam šo autoru, kas to saka, dzīvais Dievs.
tad es ļoti stipri esmu pārliecināts, ka tie cilvēki svešumā un tālumā prom no savām mājām noteikti atcerējās šo autoru. Viņi atcerējās savu radītāju Dievu, kurā viņi smēlās to spēku, kas bija nepieciešams tajos apstākļos, lai izturētu un atgrieztos atpakaļ. Savukārt mums, kā paaudzei, kas šķir jau daudz desmitgadus no šiem notikumiem, noteikti šī laika paaudzei ir nepieciešams arī savs redzējums, skatījums uz šodienu un skatīties atpakaļ uz mūsu tautiešu likteņu ceļiem un redzēt, kā var izturēt grūtus brīžus, kā var uzveikt grūtos brīžus, kā ticības spēkā var atrast iekšējo pārliecību, lai atgrieztos atpakaļ savā zemē un turpinātu dzīvot. Arī šodien mēs piedzīvojam savu veidu izsūtīšanas apstākļus. Ir kādi, kas pamet labprāt šo zemi dažādu iemeslu dēļ. Toreiz tika izvesti pret savu gribu. Šodien izbrauc paši. Taču vienalga kāda nebūtu šie izbraukšanas iemesli un Latvijas atstāšana, jautājumi atkal uzspēlē vienu tie paši. Kas ir pirmie un pēdējie jautājumi? Kas ir tie svarīgākie un būtiskākie dzīves jautājumi? Lai man dzīve nepārvērtos vienkārši par moku eksistenci, par mocībām. Arī mokpilnu ceļu ejot, cilvēks var atklāt dzīves jēgu, skaidrību savam liktenim, iegūt atbildes. Varbūt esmu kaut kur kļūdījies savos vērtējumos. Varbūt es esmu izdarījis nepareizos akcentus savai dzīvei. Viss sakārtojas caur grūtībām un ciešanām. Tāpēc šodien ne tikai atceroties mūsu tautiešu likteņu ceļus, moku ceļus, moceklības laiku, mēs vienlaikus varam paņemt no viņiem šim laikam, kā būt gatavam dzīvei. Kas ir tas pamats, uz ko stāvēt un būt drošam par sevi? Es gribu novēlēt, lai šajā laikā mēs turpinātu atcerēties, ka ir un paliek nemainīga autora vēstījums. Cilvēka dzīves īsumā un neparedzamībā, kurš dod vadlīnijas šai dzīvei un vispār dzīvei kā tādai. Lai mēs varētu orientēties šajā laikā jau īpaši, pieminot, atceroties viņus, lai mēs nekad paši nenokļūtu kādos līdzīgos apstākļos un ciešanās. Gribu noliekt galvu un teikt pateicības lūkšanu. Debes Tēvs, mēs uz Tevi šodien paceļam savas sirdis un pieminam Tavā priekšā mūsu tautiešu senčus, mūsu Latvijas pilsoņus, kuri izgāja šo moceklības ceļu un kuri neatgriezās atpakaļ savā dzimtenē. Mēs pieminam tos, kuriem izdevās atgriezties atpakaļ un uzsākt jaunu dzīvi, ar jaunām cerībām, ar jaunu apņemšanos. Mēs viņus pieminam un aizlūdzam par viņu dvēselēm, gan tiem, kas jau mūžībā, gan tie, kas tad mums. Un mēs lūdzam gudrību no augšienes, no Tevis, lai visos laikos cilvēks nedzīvotu tikai caur savu padomu un izpratni šo dzīvi, kas mums ir iedota, bet ka mēs spētu savā sirdīs vienmēr atrast ticību, cerību uz dzīvo un vareno Dievu, kas dod cilvēkam gudrību, lai Tavs miers ir pār mums visiem.
To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un sabrauca mūsu zemē svešzemju varas ļaudis un pauda baisu ziņu. Par daudz jums gudru un čaklu ļaužu. Svešas varas kundzībai un pastāvēšanai bīstamu un nīstamu. Tā iesākās šausmu ceļš latviešu tautai. Tik daudzi neatgriezās. Dievs palīdzi mums smelties spēku, uzticību, mīlestību, gudrību, lai visi dzīvojam un strādājam tā, ka kļūstam spēcīgāki un nekad vairs neatkārtojas šādas reizes. Dievs palīdz mums. Visu atstājot un dzimtas mājām sveiks pamājot, 14. jūnijas bija laiks, kad ciešanu ceļš sākās 146 cilvēkiem no Priekulas apkārtnes. Pieminot 1941. gada 14. jūnija deportācijas, šobrīd visā pasaulē izskan šo upuru vārdi. Par tevi, māte Latvija, mēs gājām moku ceļus, no tēva zemes pavarda, sirds sāpēs spēku smeļot. Ar tevi kopā dalījāmies smago verga jūgu, lai atzimšanas rītausmā tu balta, skaidra būtu. Es sveicu tevi, Latvija,
ar atzimšanas prieku, ar tautas gara atmodu, ko pagalvī sev lieku. Es sveicu tevi, Latvija, ar varavīksnes tiltu, kur gāju putni, atgriežas ar ticību un spītu. Bunkas pagasts, Druvas, Veidemaņu ģimene, Fricis, 31 gads, Malvīne, 21, Ārija, 2. Āboliņi, Lukažu ģimene, Miķelis, 55 gadi, Made, 50, Emīlija, 18, Alfrēds, 16, Miķelis, 14, Milda, 8. Beņķi, Geistautu ģimene, Toms, 71 gads, Ķērsta, 60, Juris, 38, Karolīna, 36. Brūveri, Laivenieku ģimene, Dārta, 59 gadi, Jūlija, 36, Žanis, 34, Alvīne, 32, Rolands Alfreds, 7, Aina, 3, Jēkabs, 3. Melderi, Birziņu ģimene, Krišs, 55 gadi, Emma, 31, Jānis, 15, Vija, dzimusi izsūtījumā. Priednieki, Dēlandu ģimene, Kārlis, 64 gadi, Lavīze, 62. Spriņģēni, Hūnu ģimene, Jānis, 66 gadi, Elizabete, 64. Bablāni, Kanderu ģimene, Jēkabs, 39 gadi, Alvīne, 36, Skaidrīte, 1, Mārīte, dzimusi izsūtījumā. Pakalniņi, Freidu ģimene, Rudolfs, 41 gads, Neonila, 22. Zemgales, Ernests Zviedris, 41 gads. Saule noriet aiz restota loga, sārtu atblāzmu sienā tā met. Lemts nav redzēt šo burvīgo ainu, redzēt, kā viņa viļņos grimst. Nolemts nav mums redzēt brīvības sauli, dzels restis no viņas mūs šķir. Šķir no dzīves un māmiņas mīļās, šķir no visa, kas latvietim dārgs. Gramzdas pagasts, Krauļi, Spraužu ģimene, Katrīna, 74 gadi, Fricis,
47, Irma 34, Aivars 3, Laima daži mēneši, Ozoli, Aleksandrs Gustavs Eidiņš, 51 gads, Sapnīši Bangu ģimene, Zeltīte Jūlija, 45 gadi, Oskars 45, Gunārs 16, Zeltīta Hermīne 13, Skujiņas Kļavu ģimene, Anna 46 gadi, Kopštāls Jānis 44, Milda 21, Valdemārs 20, Austra 14, Elmārs 7, Smaiži Ķipstu ģimene, Kārlis 51 gads, Līne Antonija 42, Vilnīši Eidiņu ģimene, Alvīne 41 gads, Žanis 41, Tālivaldis 13, Dīķsaimniecība Hasmaņu ģimene, Meta Antona 45 gadi, Biruta 46, Uldis 20, Viktors 17 un Gunārs 14. Atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam par tiem, kam nav lemts būt kopā ar mums, kas palika tālajās tundrās un taigās, kam veltīts ir šodienas aizlūgums. Kalētu pagasts, Brieži, Feldmaņu ģimene, Kārlis 47 gadi, Ieva 46,
Zelma 16, Ausma 12, Imants 10, Mārtiņš 4. Pamatskolas māja, Gaušu ģimene. Fricis 47 gadi, Emīlija 38, Cilda 6, Ārija 3, Artūrs 1. Sedoli, Sedolu ģimene. Miķelis 42 gadi, Ilze 42, Herta 16, Vera 15, Lonija 14, Visvaldis 10. Upes Piziki, Piziku ģimene. Matīs 51 gads, Karolīna 40, Imants 17, Jānis 12. Ja atraus no tevis, es kļūšu kā lapa, ne šūpuļa, ne kapa Dievs, kam nav devis. Es nogļos ar krūti pret tevi un sirdi, lai mani tu dzirdi, lai mani tu jūti. Es nogļos tik cieši, it kā pēdējo reizi. Asītes pagasta Apsīši, Kuršinsku ģimene. Ernests 50 gadi, Jūlija 44, Lidija 10, Velta 7. Asītes pagasta Elkas vecvagari, Kārkliņu ģimene. Evalds 41 gads, Vilhelmīna 40, Jānis 12, Anna 9, Mirdza 7, Kārlis 7. Asītes pagasta Zeidaki, Gaidžu ģimene. Jānis 45 gadi, Amālija 41, Valentīna 14, Anna 10, Erna 5. Bunkas pagasta Smēdnieki, Lieģu ģimene. Anna 44 gadi,
Kārlis, 38. Gramzdas pagasta dārznieki, ģībiešu ģimene, Fricis, 30 gadi, Alma, 28. Gramzdas pagasta vecģībieši, ģībiešu ģimene, Anna, 71 gads, Emīlija, 36, Ādolfs, 34, Ingrīda Gunta, 5, Vizma, 1. Priekule, Aizputes iela 14, Plāceņu ģimene, Anna, 32 gadi, Miķelis Roberts, 31, Gunārs, 8, Aivars, 5, Juris, 2. Priekule, Zāļu iela 17, Švānu ģimene, Alferēts Ernests, 29 gadi, Alma, 28, Raisma, dzimusi jau izsūtījumā. Priekules pagasta Osteles, Kārlis Piziks, 36 gadi. Priekules pagasta Upenieki, Dūkstanieku ģimene, Jēkabs, 66 gadi, Ilze, 61, Ērika, 32, Aivars, 7, Elga, 1. Ar Dievu no dzimtajā sēta, ar Dievu mans sapņa draugs no dzimtenes projām man veda, kur mīļa bija druva un lauks. Manas domas kā gājputni steidzas uz dzimteni sveicienus nes. Tur sirmajiem ozoliem, ziedošām lejām, kur dzimu un uzaugu es. Priekules pagasta Jaunkalni, Čeksteru ģimene, Jānis, 44 gadi, Līna, 38, Jānis, 13, Līvija, 9. Purmsātu pagasta Siliņi, Sprūdu ģimene, Fricis, 34 gadi, Milda, 29, Imants, 18, Uldis, 1. Virgas pagasta Birznieki, Tomu ģimene, Kārlis, 40 gadi, Alvīna, 36, Uldis, 13, Gunārs, 12, Rita, 10, Dace, 4. Ceklauši, Plāceņu ģimene, Emīlija, 43 gadi,
Eduards 38, Vera 26. Pagast māja, Šaurovu ģimene, Vilma 28 gadi, Boris 28, Jānis 3, Juris 1. Rožlejas, Jānis Putra 27 gadi. Rubeži, Skābāržu ģimene, Fricis 36 gadi, Elza 23, Edgars 3. Staļu Anti, Mārtiņš Žakars 55 gadi.
Es Dieviņu pieminēju ir rītā, vakarā, gan ceļos, gan guļos ar Dieviņa mīlestību.